Lācara ģimene. Lācara tēvs Zahars vai Zerahs bija cēlies no ievērojamas eģiptiešu ģimenes. Viņš dzīvoja Sīrijā pie Arābijas robežas un uzturēja sakarus ar kādu Sīrijas karali. Par nopelniem valsts aizsardzībā Romas ķēzars uzdāvināja viņam lielu zemes platību starp Jeruzalemi un Galileju. Te viņš tika uzskatīts it kā kņazs, pie kam bija ļoti bagāts. Apredzot ebrejieti Jezebelu no farizeju cilts, viņa īpašumi kļuva vēl lielāki. Arī viņš pievienojās ebreju ticībai, dzīvojot dievbijīgi un atturīgi pēc farizeju paražām. Viņam piederēja arī pilsētas daļa uz Siona kalna, kur ieplakā tek strautiņš. Lielāko šī īpašuma daļu viņš dāvināja svētnīcai, bet sev paturēja to daļu, pa kuru vēlāk apustuļi gāja uz vakariņu māju. Tā daļa neietilpa svētnīcas īpašumos. Betānijas pils bija ļoti liela, bagāta ar dārziem, terasēm, akām un bija nožogota ar divkāršu valni. Lācara ģimene zināja Simeona un Annas pravietojumu un gaidīja Mesiju. Ar svēto ģimeni viņi iepazinās Jēzus jaunības gados un visu laiku uzturēja ar to draudzīgas attiecības, kā to bieži vien dara bagātnieki, iepazinušies ar kādu nabadzīgu, bet dievbijīgu ģimeni. Lācara vecākiem bija 15 bērnu, no tiem 6 nomira šūpuļa vecumā. No 9 palikušajiem tikai 4 sagaidīja Kristus laikus. Tie bija Lācars, 2 gadus jaunāka Marta, tad Marija, kuru uzskatīja par vājprātīgu, un kura bija 2 gadus jaunāka par Martu, un beidzot Marija Magdelēna, 5 gadus jaunāka par Mariju. Par Mariju svētajos rakstos nav pieminēts, un viņa nav ieskaitīta ģimenē, bet Dievs viņu atcerējās un paturēja viņu savu nodomu piepildīšanai. No ģimenes viņa bija šķirta, tāpēc arī palika nezināma. Visjaunākā no viņiem Magdelēna apdāvināta ar neparastu skaistumu, vēl pusaudzes gados bija slaida un pilnīgi attīstīta jaunava. Viņas galviņa bija piepildīta ar draiskulībām un nerātnībām. 7. dzīves gadā viņai nomira vecāki. Sakarā ar viņas stingro dzīves veidu Magdelēna viņus neieredzēja. Bērnībā viņa bija neizsakāmi godkārīga, liela kārumniece, lepna, izlutināta un pašpārliecināta. Nevienam nebija uzticīga, vienmēr pieķērās tam, kas viņai glaimoja. Pie tam viņa bija izšķērdīga un devīga, bet devīga ne jau vadoties no žēlsirdības, bet no ārējās lepnības. Pie viņas ļauno īpašību izveidošanās bija daļēji vainojama māte. Māte un aukle vienmēr centās izdabāt viņus untumiem. Ņēma viņu vienmēr sev līdzi, lai citi apbrīnotu bērna draiskulību un nerātnību. Vai arī ar skaisti izrotātu bērnu māte sēdēja logā vai uz terases, lai visi apbrīnotu bērna skaistumu. Taisni šī sēdēšana logā meiteni sabojāja. Redzēja viņu sēžot logā vai uz jumta terases, uz dārgiem paklājiem, tā, lai viņu labi varētu saredzēt no ielas. Paslepus viņa iznesa no mājas visādus gardumus, un tos pils dārzā izdalīja bērniem. Jau 9. dzīves gadā viņa iesāka flirtēt. Viņai augot, auga arī viņas slava un apbrīns. Mājās viņa nevarēja atrast mieru. Un kaut kas viņu vilktini vilka plašākā sabiedrībā,
un uz izpriecām. Pie tam viņa bija izglītota, rakstīja uz pergamenta dažādus mīlestības izteicienus, mīlestības sentences, viņa sūtīja saviem pielūdzējiem un caur to ieguva arvien lielāku slavu un apbrīnu. Taču nekad nevarēju ievērot, ka kaut vienu viņa mīlētu, vai arī kāds viņu mīlētu. Tas viss bija tikai godkāre, sevis dievināšana, paļāvība uz savu skaistumu. Saviem radiniekiem viņa vienmēr sagādāja tikai sarūktinājumu. Viņa vienkāršās dzīves dēļ tos nicināja un kaunējās no viņiem. Pēc vecāku mantas sadales viņai pienācās skaistā pils Magdalumā. Bērnībā viņa bieži uzturējās tur kopā ar vecākiem, un viņa juta kaut kādu īpašu pievilcību šajā pilī. 11 gadu vecumā viņa pārcēlās dzīvot uz šo pili, ar lielu graznumu, ar daudziem kalpiem un verdzenēm. Magdaluma bija pilsēta cietoksnis, ar vairākām pilīm, sabiedriskām celtnēm, plašām alejām un dārziem. Līdz Nāceretei bija 8 ceļa stundu attālums, līdz Kafarnaumai ap 3 stundu ceļš, bet uz dienvidiem no Betsaidas 1,5 ceļa stundas. Kādu jūdzi attālu no Ģenezaretes ezera, tā aizņēma augstieni un daļu no ielejas, kas stiepās ezera un ceļa virzienā, kurš stiepās apkārt ezeram. Viena no Magdalumas pilīm piederēja Hērodam. Auglīgajā Ģenezaretes ielejā viņam piederēja vēl lielāka pils. Magdalumā atradās arī Hēroda karaspēks, kas iedzīvotāju likumību samaitāja. Virsnieki bieži ciemojās pie Magdalēnas. Bez karavīriem Magdalumā atradās ap 200 cilvēku, kas bija lielākoties ierēdņi, celtņu sargi un apkalpotāji. Sinagogas tur nebija. Iedzīvotāji apmeklēja svētnīcu Betsaidā. Magdalēnas pils bija augstāka un skaistāka par citām. No tās jumta varēja redzēt visu Galilejas ezeru, līdz pat otram krastam un tālāk. Uz Magdalumu veda 5 ceļi. Uz visiem ceļiem apmēram pusstundas gājienā attālumā no paša cietokšņa atradās vārti, virs kuru velvēm bija uzbūvēti torņi un it kā novērošanas sargtorņi. Sakaru starp torņiem nebija, bet visā to apkārtnē bija daudz dārzu, tīrumu un ganību. Arī Magdalēnai piederēja plaši lauki, ganāmpulki un daudz kalpu un vergu, bet saimniecībā valdīja nekārtība un tā panīka. Magdalumas augstienes pakājē atradās gara, šaura, mežonīga ieleja, cauri kurai tecēja strautiņš. Šeit bija daudz dažādu zvēru, kuri ieradās šeit no 3 tūkstnešiem. Hērods bieži rīkoja medības šajā ielejā. Līdzās savai pilī Ģenezaretes apkārtnē viņam bija arī zvēru dārzs. Ģenezaretes apkārtne sākās starp Tiberijādu un Tariheju, 4 ceļa stundu attālumā no Kafarnaumas, un stiepjas sauszemē apmēram 3 ceļu stundu dziļumā. Dienvidos ietver Tariheju līdz pat Jordānas iztekai. Šim apvidum pievienojas skaista ieleja ar mākslīgi izveidotu no strautiņa ezeriņu Betūlijas apkārtnē. Šinī ezerā vēl ieplūst vairāki avoti. Strautā ir ierīkoti vairāki ūdenskritumi. Skaisti dīķi ir šajā apkārtnē. To ielens virkne dārzu, pilis, zvērnīcas, alejas, augļu dārzi un vīnogu dārzi. Tāpēc arī te cauru gadu ir ziedu un dažādu augļu pārpilnība.
Daudziem bagātniekiem, sevišķi jeruzālemiešiem, te ir savas mājas un dārzi. Visā apkārtnē daudz celtņu, plantāciju, ēnainu taciņu, zaļu labirintu un piramīdveidīgu uzkalniņu ar stāvām taciņām. Biežāk apdzīvotu vietu apkārtnē nav. Vietējie iedzīvotāji ir lielākoties dārzkopji, sargi, kā arī aitu un kazu gani. Kopi un audzē dažādus reti sastopamus zvērus un putnus. Bruģēta lielceļa šajā apvidū nav, bet to šķērso 2 ceļi, viens no ezera, otrs no Jordānas puses.